nav noslēpums, kā mēs dzīvojam pasaulē, kur strauji attīstas tehnoloģijas un lielākā mērā tam ir pozitīva ietekme uz mūsu dzīvi. Bet ir arī gadījumi, kad pieredze rāda, ka, ja tas nokļuva nepareizas rokas ar ļaunu nolūku, tas var sagādāt daudz nopietnu problēmu. Viena no tām, protams, ir deepfake. Radīšana ar mērķi diskreditēt tos, kam liela ietekme uz sabiedrību. Politiķiem, slavenībām, kas nāk par labu tiem, kas radīja un izplatīja šīs viltus ziņas. Mūsu podkāsta ir runa par deepfake, kas ir dezinformācijas un viltotas ziņas, kas ir satura sintezē metode, kuras pamatā ir mākslīgais intelekts. Viens no piemēriem, kā viltotas ziņas tiek veidotas ar mākslīga intelekta palīdzību, ir neironu tīkla izmantošana, lai pārklātu satura fragmentus uz oriģinālu attēlu. Tādā veidā video vai audio ierakstā tiek aizstāta seja, sejas izteiksmes, balss, žesti. Mūsu podkāstā mēs aplūkojam tieši tādus gadījumus, kad mākslīgā intelekta spēks, kas iemiesots deepfake, par pasaules slavenību piedalīšanos veica iespaidu uz skatītājiem vai lietotājiem un izraisa skandālu, kā arī izskaidroja, pēc kādas pazīmēm varēja saprast un atpazīt interneta publicētos materiālus, kuri nav nekas vairāk kā krapnieku darīšana. 2021. gadā interneta bija skaidri redzams, kā pat vispopulārākie un ticamākie personības neizbēgami saskaras ar izplatītu fenomenu – viltotu saturu. Šajā gadā internetā izplauka video, kurā redzams kāds slavens krieva bloģeris, kurš šķiet atzīst, ka viņa panākumi ir krāpšanas un vienošanas rezultāts. Tomēr, ko tas patiešām nozīmē? Vai tas ir patiesi atklājums, vai vēl viens veids, kā publicitātes nolūkos paaugstināt savu popularitāti? Šī notikuma kontekstā izraisa daudzus jautājumus. Pirmkārt, ir jāsaprot, kā digitālajā pasaulē tiek izmantotas dažādas tehnoloģijas, kas ļauj manipulēt ar video un audio materiālu. Tādēļ ir svarīgi būt uzmanīgiem un kritiski vērtēt to, ko redzam un dzirdam tiešsaistē. Šajā gadījumā varēja saprast, kas tas ir viltotas ziņas pa kustībām un balss, kas liekas pārāk nedabiskas un nav tipiskas cilvēkiem, kas visbiežākā deepfake pazīme. Šīs fakts rada vairākas iespējamas interpretācijas. Vai bloģeris patiešām ir atzinies par savu nelikumīgo rīcību, vai arī šī ir tikai viltota informācija, kas radīta, lai sabiedrība radītu šaubas un dezinformāciju? Šādas situācijas atgādina mums par digitālas pasaules sarežģītību un to, cik svarīgi ir izvērtēt informāciju no vairākiem avotiem un neļauties viegliem unemotiem. Tas prasa no mums ne tikai kritisko domāšanu, bet arī digitālo mediju izpratni un spēju atpazīt viltotu saturu, kas, diemžēl, kļūst arvien izplatītāks internetā. Šīs piemērs ir tikai neliela daļa no gadījumiem, kas notiek internetā
ar mākslīga intelekta veikšanu. Pirms ticēt vai kopīgot informāciju, jums obligāti ir jāpārbauda tas autentiskums. Tāpēc mēs ierakstījām vairākas epizodes, kur stāstam par deepfake internetā, lai jums būtu vieglāk atšķirt dezinformāciju no reāliem notikumiem vai patiesas informācijas. Nevajag ticēt visam, ko redzat vai dzirdat internetā un sociālajos tīklos, jo to mērķis nevienmēr var būt labvēlīgs.